Tas bija tuvu. Es strādāju virtuvē. Te viss vienmēr notiek tādā steigā. Mēs domājam tikai par pasūtījumiem. Kādi vispār ir tie drošības pasākumi? Pirms darba uzsākšanas nepieciešams pārbaudīt ierīču atbilstību darba uzsākšanai, neuzsākt darbu, ja konstatēti bojājumi, sekot, lai netiktu bojāti vadi, kabeļi un elektroiekārtas. Krista, piespēd vadu. Kāda? Jā. O, tas bija. Renaus. Kur es tik ļoti steidzos? Grilu lietot arī ir jāmāk. Lūk, kā tas būtu jādara. Pirms darba uzsākšanas nepieciešams iepazīties ar degmaisījuma lietošanas instrukciju, ievērot vielu lietošanas instrukcijas, rīkoties uzmanīgi ar atklātu uguni. Man paveicās. Ja jums gadās līdzīgi, izmantojiet ugunsdzēsības pārklāju. Vai F klases ugunsdzēsības aparātu. Atnesīs to zaļo katru? Okay. Nu, kā viņš var pieļaut tādu kļūdu? Tā ir viena no aktuālākajām problēmām – smagumi. Bet kas būtu jādara, lai tos būtu droši celt? Lai izvairītos no traumām, nepieciešams celt smagumus ar taisnu muguru, celt smagumus divatā vai izmantot smaguma celšanas palīglīdzekļus. Atnesīs to zaļo katru? Klau, paliks man gaiet, ņem kopā. Kurš bāž pirkstu blenderī? Nu, protams, viņi ātrāk samaļās, bet ne jau pirkstiem. Drošāk būtu šādi. Lai izvairītos no traumām, nepieciešams ievērot darba aprīkojuma lietošanas instrukcijas, nepieskarties iekārtu kustīgajām daļām, kā arī vienmēr pārliecināties, lai rotējošo mehānismu daļas ir nosegtas.
tev padod 2. Lūk, šādi steigā gadās pārāk bieži. Vienmēr esi uzmanīgs savā darba vietā. Ar kailām rokām nepieskarties sakarsušām virsmām, pārvietojot uzkarsušus traukus, lietot karstumisturīgus cimdus. Sekot, lai vardošai eļai vai taukiem nepiekļūst ūdens vai atklāta uguns. Izmantot atbilstošu darba apģērbu. Kādu 100 reizes? Paldies! Kādu padod man gatavs no saldētās? Tā var nokrist un sasisties. Vienmēr uztur darba vietu kārtībā. Lai izvairītos no traumām, nepieciešams rūpēties par to, lai darba vieta ir kārtībā, sekot, lai pārvietošanās ceļi ir brīvi no priekšmetiem, pārliecināties, vai grīda ir tīra un sausa, izmantot atbilstošus apavus ar neslīdīgu zoli. Kādu padod man gatavs no saldētās? Es redzēju šito joku par maskarponu. Jā, tevis sapinos meistarībā. Katru ceturtdienu griež tās zivis. Šķiet, ka pat miegā to varētu izdarīt. Bet kā te bija jādara pareizi? Lai izvairītos no traumām, nepieciešams koncentrēties veicamajam darbam, nepieļaut straujas kustības, kas var novest pie traumām, izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, pretgriezuma cimdus, ja griež ko saldētu vai grūti griežamu. Es redzēju šo joku par maskarponu. Par vēlāk.